Daugavpilī nu pat aizritējis eseju un zīmējumu konkursa Daugavpils lepnums 2014 noslēguma pasākums. Tā mērķis ir rosināt skolēnus, paskatīties, kas notiek viņiem apkārt un saprast, ka viņiem apkārt ir daudz labu, izcilu, gudru, varošu, labestīgu cilvēku. Un sevišķi mazo cilvēku, kurus nereklamē avīzēs, ar kuriem nav intervijas televīzijā, bet kuri godīgi dara savu darbu. Katru gadu šajā konkursā izskan vārdi, kuri tiešām dara ļoti daudz Daugavpilī un Latvijai. Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde konkursu organizē jau 4. gadu un aicina skolēnus no visām Daugavpils vispār izglītojošajām skolām piedalīties sociālajā akcijā, lai parādītu, ar kādiem cilvēkiem un viņu panākumiem var lepoties visa Daugavpils pilsēta un Latgales novads. Es lepojos ar savu vecumu, jo es domāju, ka viņa ir tā cienīta. Es domāju, ka tā ir viena no labākajām vecumām Latvijā. Viņa ir ļoti labs pedagogs. Visu laiku tur visus disciplīnā, var pat dažreiz pakomandēt. Man ļoti patīkami, ka par mani uzrakstīja mans mazdēls Itālijas, ka viņš uzskatīja, ka es esmu cienīga būt šī konkursa laureāte. Daugavpilī mums ir ļoti daudz vietu un cilvēku, ar ko var lepoties. Es pati strādāju skolā un lepojos ar saviem skolēniem, lepojos ar saviem skolotājiem, lepojos ar savu mazbērnu. Skolēni konkursam iesniedza vairāk nekā 80 darbus, kas tika izvirzīti 4 nominācijās – ģimene, skolotājs, savā roda meistars un skolas biedras. Par ko bija tavs domraksts? Par Mariju Dolgopolovu, jo viņa nodarbojas ar sporta dejām un šajā gadā viņa ļoti daudz panākumus ieguva. Vai sen esat jau pazīstamas, vai kāpēc tieši izvēlējies Mariju? Jā, mēs esam pazīstamas, jo mēs abas braukājam uz treniņam. Un kāpēc tieši varbūt tā dejas māksla tā piesaista? Jo tas ir skaists sporta veids. Protams, man ir ļoti patīkami. Esmu priecīga par meiteni, kura par mani rakstīja, par Annu Ķipuri. Ļoti patīkamas izjūtas, jo bija diezgan negaidīti, ka mani varētu izvēlēties. Vispār es dejoju kopš 3 gadu vecuma. Tieši ar sporta dejām es nodarbojos kopš 1. klases. Mani ļoti piesaista šis sporta veids, jo tas sevi apvieno gan mākslu, gan sportu. Šogad skolēni lepojušies ar aptuveni 70 daugavpiliešu paveikto. Konkursa organizatori cer, ka nākamajā gadā to skaits kļūs vēl kuplāks. Novēlu, lai mēs būtu laimīgi, dzīvotu priekā un mums beidzot viss izdotos, visi mūsu sapņi.